Meita stāvēja, es augšā ar gurkiem stāvu, meita speldējās. Vecais cilvēks, kaut pārdzīvotu smuki kopā ar meitam, ka meita speldējas. Tā neviena nav. Viena vecene 90 gadu. Uz ko skatīties? Te gurķu juris no Latgales. Lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sulīgus. Tā, atradu Kraslavā kleņojošu suni. Reku nopirku desu viršos. Naču, nāc, reku gardums, nāc. Izstāst, ka viņš ēst grib reāli. Viņš baigi nāca klāt draudzēties tā atulīt. Iedomājies, cik sunim ar lēmē vajag reāls bingo. Naču, ko tu baidies? Nāc. Ēd. Jā, ņem. Ņem, ēd. Nebaidies. Tak desa. Vesela desa. Pusies kāds bailīgs. Labi, pabrauksim malā, apstīsimies, ko viņš teiks. Nevar būt, ka viņš tik dresēts labi ir. O jā, tas mirklis ir klāt. Tomēr. Tas bailīgs īstenībā, es tikai metu deslējā, viņš jau iesmilkstējās. Tātad kāds viņu ir mocījis. Tā ir ar tiem dzīvnieciņiem. Labi, ir 6:09 no rīta. Zvanam Jurkam. Es nezinu, viņš guļ vai neguļ. Nē, Nu, čau, Jurka! tev. Tu tak neguli, vai ne? Nē, es neguļu, es iedarājuši uz laukiem braukt. Es esmu pie tevi Kraslavā jau. Es mamma aizvedu tikko uz vilcienu. Так iebrauc pie maņiem. Davai, es pie Kurčiku braucu. Хоть kafijas papjom. Kafijas tikko paņēmu viršos. Negribēju tev tik agri zvanīt, domāju, tu guli vēl. Tā kā to kafija man ir. Davai, brauc. Brauc, Davai. Davai, da. Jā, un reku suns tikmēr ēd brokastis spogulī var redzēt. Paņēma desu un aizgāja. Nu ko, labi sācies rīts. Čau. Pasties, kā tev biks spīd. Skaties, tas ir perekupiem aparāts ātri. Pastīties, kur ir mašīna krāsot. Vai kur ir bijuši fakti. Tev augsts laikam, ne? Es ātri apstīšos. Reku redzi pie durīm špaktelēt. Jā, uzreiz redzēt tās ir. Reku spārns krāsot, reku ir bumpers krāsot, reku ir atšķirās arī. Šurādi zem letēs var nopirkt perekupu aparāts, meklējiet UV lampa. Karoči tāds aparāts, Jurka. Redzi, viss netīrums var redzēt. Redzi? Kā jūs redzat? Jā, ieslēdz gaismu. Pasties, izstāst ieslēdz skats. Jā, tā. Perekups tev atzina. Tu uzreiz hierraks. Kas te darīt? To te vispār labāk neiet ar šito. Pēc tam negribēs iet ar šito. Šodien man ceļu tīrīs. Jā, kurš to tīrīs? Vīčkas Zečoks. Baigi forši. Es vakar tur knapi izbraucu Subaru gar tevi. Jā, viņš man tīrīs. Augšā? Jā, laukos tur visu. Vīčka Rīga. Ainārs, jā. Ainārs. Kur tu cikos tu piecēlēs jau? Es visu iešu kaču garku vēl. Izkurināšu. Man vajag 8 stūri jau būt. Varam iet izkurināt? Jā. Zini, kas tikko bija, es karoči iebraucu viršos. Gaidīju, negribēju to zvanīt tik agri. Tur man tāds suns pienāca, tāds liels, tā kā haskijs, nezinu. Un kaut ko tāds draudzīgs skatās, jūt, košņājās ēst, laikam grib. Visu nakti nostaigājis. Visu var būt. Iegāja nopirkt viršos desu. Piebraucu. Viņš pienāk, es pa logu metu. Viņš nobijās, iekaucās pat aizskrēja malā. Laikam viņš sit varbūt kāds, nekā. Vasarā tu zini, cik šeit suņu skraida. Ņem kafiju, es arī paņemšu, iesim uz pagaru. Izkurināšu. Jā. Lai Reņē siltāk būtu. Pēc tam padomāsim, man tev ģilavais piedāvājums pa filmēšanu, pa strādāšanu varbūt. Cik tev tur līdz pensijai vajag vēl gadus? Tur ir vispār jēga tev oficiālu darbu meklēt? Es nezinu, kaut kur 17 gadu man. Vispār stāsts ir? A vajag? 20.
Tev 3 gadus vēl vajag? To pensiju pēc cik gadiem? Es nezinu, man tagad būs 63. No cik iet tagad pensijā? No 67? Es nezinu, tur katru gadu visvairāk sanāk. Kurš tev 3 gadus vajag pievākt, lai tev būtu pensija, ja? Kur tā? Šeit hrin painoši. Tā izdomāsim, ieliksim vidīku, uzprasīsim. Es domāju, varbūt izdomāt, ka mēs to paņemam firmā, un tu filmējies vienreiz nedēļā, kā darba algu, un tev algu maksājumu. Man tāds ko ar Rīgu vajag braukt? Nē, kartē saņemt algu. Nē. Filmēties? Jā. Nu, tepat tās, kā mēs filmējamies, tikai mēs parādītu kaut kāds prožektors. Kā Krūmiņš teica, kāpēc tu sestdien nebija, ķipa. Tas, Jā, Vika bija taisnās. tāpēc es teicu, ka tu jau iepriekšējā dienā treniņos piekusi. Jā, vakar ar Reginu skatījāmies, kur es vādāju. Tu redzēji to, kas ar komentētāju bija tas video? Jā. Ar latgaļu. Jā, tur Tur baigi daudz skatījumu. Reņa saka, vakar pa televizoru. Nu, Jā, bija. Viena skatās Gurķi jūru. Jā, no Ludas. Jā. Es neskatos tur, kaut tur skatās. Ot, jūra, Gurķis, kaut tur ienašies ir. Jūs ikdienā skatāties televizoru? Neskatos. Kāpēc? Televizors ir, bet nav pieslēgts pie televīzijas. Man ir tikai pieslēgts internets. Un es skatos to, ko gribu. Skatos televizorā jūru gurķu jūris, kā viņš tur audzē tos gurķus. Kaut ko tādu. Kaut kas tāds man ļoti interesē. Kaut kas par laukiem, kā audzē tur lopus. Нифига себе. Я вот тут, типа, шаку, нифига. Es saku, tu paiet, vēl ne visi varbūt. Skaties televīziju, neskatās pierobežā, bet Gurķi jūru skatās. Dā, es paņemšu kafiju, iekurināsim. Man jau tomāti jau. Jā? Tikai slabiņka vien, redzi vēl. Ko tu tur dari? Tu sēklas vienkārši no tomātiem iestādi un tā lēnā, ja? Nu jā. Un tad viņi izaug, cik viņiem lieliem jāizaug, lai viņi siltumnīca? Vai būtu divātu noskādi. Un все, tad tu viņus vedi siltumnīcā lietas kodos, ja? Nu, šogad es gribu uz laukiem braukt sniegu tīrīt. Man tik uz viņiem vēl nav sniegs tīrīts. Nu, tak braucam. Krāslava, kur bija veikals, traktoru veikals, taisnība. Šo visu tā. Jā. Jauns angars. Jauns. A tur tik visas detaļas iekšā. Viss sniegā, viss. Vēl tā vēl visu. Es, protams, neredzēju. Mēs likām vidīgus, ka vajag tīrīt sniegu. Viņš neskatījās mūs. Man taču arī būtu iebrucis 100%. Man būtu šķūnas iebrucis stabili. Mums vispār virši varētu būt sponsori šim raidījumam. Kafiju dzeram. Nu, tu nenokrīti. Es tā pierādīšu. Nu, tu tikai skaties. Es tur kafiju pagājis aizlatos. O, tev bunkuri. Es no laukiem visas krāsas visu šeit neatvenu. Lai tev nesasalst. Nu, jā. Āboli. Kādu uz siltumnīcu sataisīju. Jurka, bet es šitādus tirgoju lielos. Man ir šitādi ventilātori, baigi jaudīgie. Tādi? Jā. Tik vakar viņus pieslēgt. Es tik vienu atdevu kašičkam. Tā viņš man... Nē, es tev atadīšu. No zemlētis man ir. Vajag man. Kāpēc? Man jau šeit krāslo taisīja, es būs attaisīju jau. Nevajag man. Tad tu kurināsi krāsni, un šito tu ķipa, lai pūš pa visu. Nu jā, lai gaisa pa visu siltumnīcu. Tu tur gaismu izliec, es ekonomēju. Ko tu ekonomē? Šito? Nu jā. Tā ka lēda gaismu. Nu, tu nevajag. Viņi taču neko neēd. Jā. Nu. Šitas tev kas ir? Pūkes. Jā, tu dzer kādie šeit jau. Konča. O. Tā, tu šeit kaut kur atstājies, es tu izmau. Un attīšu. Davai. Pārādīšu. Nu, vai, Dečots būs довольnis. Kā? Filmā būs. Jā. To te krāsnes tādu veca, ne? Čuguna, vai? Jā, kas saka, viss naģoga. Šitie čuguni. Nu, a tagad arī, kur metalu taisa. Cik gadu viss? Izdeg. Nu, jā, a šeit. Skarās, kāda Jurkas te avīzi lasa. Kas to te pavīzi? Krāslavas vēstis, 2015. gads. Vakar rādīja Jankas mašinu, busu. Jā,
Pagāju, to ko viņi atzīmēja būsu. Nē, Par to, ka vakarā tiek viņš uz remontu. viņš ir Rīgā, jā, remontā. Viņam pa turbina, man liekas. Pie maniem turbīna stāv, jāved man viņam turbīnu. Viņš man iedeva. O, tas Jāku uzprasījās. Viņš pats nevar. Viņš teica, ka viņam tur instrumenti tad jāpērk daudz visādi. Viņam garažā nelē, viņš negrib ārā augstumā tur čakarēties. Nu, конечно. Viņš teica, es labāk citu darbu daru un samaksāju. Paklau. Viņam būs eksenērijot garažā. Nē, viņš visu motoru ārā ceļ kārbu. Klausies, Jankam, te čauģiks saplīs. Viņš ir Dānijā čakarējās, viņš motoru tur ceļ ārā, auģikam eļļa, aizgāja viņam tosovā. Viņš rādīja tur ar pirkstu. Jā, sprauslas viņš dabūja pirkt. Tak šitais, kur pie viņa melnais bija. Jā, tā ir lietotā mašīnām. Aiziet pa dirstu tajā meklī, ka tu vismazāk gaidi. Tu nezini, kādu mašīnu pirkt. Vajag vecu un mazu noskrējienu. Visdrošāk. Kaut kāda Land Cruiser 90. gadu. O, tie iet, ja nav izrūsējuši. Toyota veco kādu. Jā, vislabāk bija, kad bija Audi 80. Mašīnas bija. Vakar tev zvanīja no Krasovas? Mans draugs. Nezinu, es 6 numurus neceļu, visu laiku krāpnieks zvanās. Viņam vajag 80 lampu, blin. Biznesa tev būs. Jā, Es vakar viņam iedevu tavu numuru. Tad es šodien man kaut kas vakar zvanīja. Vot, Kaut kāds Arvīts. Ārvīts. Viņam vajag 80 lampu. Vot kanālam zem letas aug jau sekotāji YouTube. Tavu Gurķa jūra filmu jau aizgājis pa visu republiku. Un šitā tu katru rītu, ja kurini. Jā. Un cik tev ātri paliks silts mājās? Nu, Pusstunda. mazai vairāk drusku. Un tur jau ķipā tā kā radiatori aiziet visi, ja? Jā. Ūdens, jā, radiatori. Ūdens, jā. Un kādreiz forši tādas mājas taisīja pagrabas lielas. Esam tagad pagrabā. Man vēl logles, jā? Jā, Zini, cik viņam gadu? Varbūt 40 gadi. 40 gadu stāvoklis. Nu, varbūt tonna būs. A, ko tu viņus var čuguniekā likt iekšā? Nu, jā, nu pēc tam vēl. Karsts baigi, ne? Noglē. Nu, jā, viņi vēl no Krievu laikiem. Neskar ar malku kurina. Es vapšē gribēju viņus izmest tos. Tu labāk, lai paliek rezervē. Nē, jā, es ar malku, kā pieradis. A, kā tās ogles viņas pilnībā izdeg? Vai putekļi daudz paliek? Paliek. Jā, tie ir baigi, jā. Jā, ot cik, katru dienu ir tīrīsi. Piemēram, vakarā man, jā. No rīta kurinu i vakarā. A viņas vēl sarkanas. Tu jau nevar izbērt. Jā, man vajag uzreiz, kā ar dūmi, man vajag kaut kur ārā. Mēs tā ārā, jā. Kroši tā kā uz kuģiem, uz to aikoņiem, lāpstām te Jā, vērt jā. iekšā. Kas tev te vēl atgalē pa darbiem šogad jādara? Moši kāds pieteiksies. Pagājušajā gadā māju krāsojām, kaut ko vajag tālāk turpināt. Kas tev tās līstas jāpieliek? Vējmalas? Jā, nezinu. Žoks jāuztais mazais pie mājas, ja tas. Tur vajag taisīt. Kas vēl jādara? Vai darba tur? Kā ir laukums? Man ar daudz, man vajag jumtu mainīt mājā. Jā. A kas taisīs? Draugi? Mūsējā. Es nezinu. Kur pie manis bija? Nezinu. Moši Nezvanā pieteiksies. tev viņi, ne? Ir viņi kaut ko ik pa laikam pērk. Mēs vēl vienu dzīvokli viņam iefilmējām, tur reklāmu. Pērk. Kaut ko ir uz kontaktiem. To tur dziļš, ne? Daudz var salikt. Jā. Un pagaid, ka sistēma. Reka ir ūdens izplešanās, ja? Jā, šeit ūdens. Ja pēc tam Skurstenis. aiziet. Šeit boilers. Boiler arī sildi, ja? Jā. Šeit var elektribu arī. Jā, man tāds pats ir. Jā. Tikai, zini, cik viņa elektrības man paņems? Dehrenā. 10 eiro mēnesī vismaz. Ja ne vairāk. Možai vairāk. Un Jurka salicis slēd akcijas puldzes, bet tāpatās ekonomē. Kaut vai spuldzes ir LED. Visur gaismas slēdz ārā iekšā. Reka šitā arī uztaisīs ir. Šitas, jā? Jā. O, pie darba galdiem. 10 eiro. Jā, es kā strādāju, man te kaut gaiši. O tikai viņam vajadzēja uz griestiem. Tāds izspīd. Jā, atsispīt. Vai vajag tādu kazirku vienlai. Šeit kas nezinās, Kā ies tā aizies. kā ies tur uz leju. Atkal kādreiz jau 90. arī istabā pīpēja, ne? Nē. Nepīpēja istabā nekad. Citreiz ot krāsni. Attaisu durtiņas. Tur. Paši. Pasaka viņam, ka es 6 numurus neceļu.
Ja nu kas var ziņu sūtīt, tad atzvanu. Bet tagad jau man būs viņa numurs. Arvīt Vasals. Nu, tu vakar Nīlam zvanīji? Nu, вот viņš pie manis tagad Kraslava. Если vari доброс до маним. Mēs jau paši varam piebraukt. Да, сила. Ну, давай caur... ну, labi, да, давай caur minūti 15, давай. Давай, да. Tūlīt biznesu sataisīsim. Tā, nu mēs te ar Jurku spriežam par pensiju. Jurka, cik tu esi gadus nostrādājis oficiāli dzīvē? Tur vajag skaitīt, kaut kur 17 точно būs. Un tev pietrūkst, lai tu saņemtu pensiju, vajag 20 gadus. Jā, man vajag 20 gadu. Ot, jautājums jums varbūt salaikojiet, sakomentēt. Varbūt Juri paņemt darbā redakcijās. Varētu uz minimālu algu to paņemt, lai tev krājās pensiju. Un vienreiz nedēļā pafilmēt. Tu tikai šitu nefilmē? Kāpēc? Nodaļ kā? Nu kā es tev oficiāli pieņemu darbā, tu strādāt? Nē, nu tā kā es tā gribu. Es sareiķināju, ka minimāla alga, lai tev maksātu, tev būtu 660 uz rokas. Nu, Un kaut kādi 300 jā. izmaksātu pāri firmai. Kroči štuka man izmaksātu mēnesī, un tu saņemtu 660 uz kartes. Jā. Bet tad mēs kādas 4 dienas mēnesī, vienalga, vai kas izreiz 2 pēc kārtas pafilmētu. Nu, jā. Nu, man tur dārza roboti visādi būtu. Nu, kurš, ko mēs parasti filmējam? Nu, jā. Tu vienkārši būtu tā kā darbinieks arī. Vai mūsu cilvēki var sakomentēt, vai ir jēga, vai tu savāks pensijai, ja? Cik tev to līdz pensijai gadu, tu nezini, cik tev tagad ir? Man 63. Un cik tev, laikam, cik iekomentēt, cik gados iet pensijā? Sakomentēt, vai gribat, lai Jurka strādā oficiāli redakcijās Ar un vīku. kļūst par blogeru. Ar vīku kopā. Jā, un monta. Kroči, Latgalē nav tā, ka visu laiku var atpūsties. Ne, visu laiku kaut kas jādara arī ziemā. Nē, nu kā, man kā sava maina kaut ko jau darīt. Nu, Šeit sniegs jāpatīra, tur sniegs. Un tā ideja tāda, es vienkārši kādreiz brauktu ātrāk, ceturtdienā, piekdienā mēs te viņu safilmētu. Es kaut ko savestu, vai tur dārza robots parādītu, vai tur kameras, vai tur prožektors. Un pēc tam pa nedēļu montētu un būtu viģik visu nedēļu. Un tu būtu nopelnījis algu. Kādreiz slimības lapa, tad var slimības izņemt oficiāli. labāk neceņemot. Tur gan. Vakarā es goju 12. Tik vēl. Filma laba bija. No tā kaut kur 10. eju. Nu, no rīta citreiz ceļos ir 5, ir 4:30, ir 6. Un ko tu dari no rīta? Televizoru skatos, kafiju dzeru. Māc. 2 krūzes kafijas, kam ir izdzeru. Ir diena paiet. A tev te forši skats, reku, tu ielu redzi? Jā, Te ir pagalms. nu, man iela iet. Viss tev forši te. O, jau puķes iet. O, jā. Viss kāds. A, kad tu slēgsi tās LED lampas iekšā tiem stādiem, tev nevajag? Kad jau izaugs. Ā, tad vajag. Tagad nevajag, ja? Nu, varbūt ir tagad Bet vajag. pa daudz izaugs vienkārši tad. Nē, nu, es pats, nu, es tā nevaru tev pateikt. Es pirmo, nu, pagājuši gadu tikai, nu. Jā. A, kad beidzēji tur laikam vajag dienu un nakti. Nu, Nu, laikam, jā. nu arī vajag, lai atpūstos. Tā man uz pavūrzēs, pēc tam, nu, labi, kad saule. Spīt viņus, nu, pēc tam es kaut kur uz stundam 4 nesu, nu, zem lampam. Jā, redakcijās un zem letēs var nopirkt auga audzēšanas lampas. Tur diezgan daudz. Siltumnīcas arī. Nē, tā kā man. Es taču siltumnīcas ar tirgoju. Bet tās, zini, polikarbonāti un tās. Cilvēki tuvojās pavasaris, aprīkojot terasītēm ar tādām spuldzes virtenēm, redakcijās var nopirkt šitās. Zini, kas man pa sūdiem? Man šitas te nevarās vaļā, blin. Bet mēs caur salonu ieliksim. Tūlīt es nolaidīšu krāslu. Un vēl viena sūda man ir. Pagaid, Man nevajag, nē. aizgāja. To jau kāda, конечно. Nu, ot. Nu, paskat. Un vēl kas ir, es domāju, piebrauksim pie maniem, būs laiks. Tagad arī. Skaties, redzi? Reiku. Es gribu viņu redzēt šitā pieskrūvēt ar samareziem. Jā, Ja normāli būs. jā, вот šeit vo, Rīga. Tur sniegs, jā, daudz te ir. Es atbraucu, es domāju, te būs jau nokuts sniegs. Tagad palabi. Rīgā. Te vēl viss turās, te vēl ziema. Jā. Rīgā, ka saule uzpilda karsta.
Asolti Tagad pa kausē. kreisi vari braukt. Dzīvoklī tu neesi nekad dzīvojis, ne? Vienmēr mājā. Jā. Un kā robežsargi vēl mazāk tagad stāv, ne? A tagad bēgļu nav. Tagad nav ne policija. Nē, nu varbūt šitie... Dežūrē. Nu jā, to pārbrauc varbūt pie robežas. A tagad nav šeit pa ceļu. Tak jau man... Viņi jau nevar paiet tie bēgļi pa tādu. Nu jā, viņi nevar. A jā, tagad policija, viņiem tak naudu vajag maksāt, ka viņi dežurē dienu un nakti. Nu, tu paskat, kādu naudu vajag izmaksāt viņiem. Nu, a dēļ kā, ka viņi šeit atbrauc i pasēs šeit. Nu, mašinas pārbaudīs. Nu, kādi bēgļu? Bēgļu nav ko pārbaudīt. Šeit musēja, lai pārbauda. Dēļ kā tur no Rezeknes, no Balviem brauc policija šeit stāv. Nu, dēļ kā, musējiem darba, kā sāka pietiek. Nu, Tu pats kādu bēgli esi redzējis? Nē. Nē. Caur mani viņa kā nestaigā. Un Atkal šeit to jādīja. baiga vieta, visādi šeit to sniega, visādi Daudz, jā. vairāk. Jā, vot no šeit. Var redzēt, kur viss šāni. Jā, tīrums. Man liekas, ka šodien par nakti, vot šeit to baigi daudz sniega, visādi šeit vot nevarēja. Kad bija krūmi šeit, Jā. tad sniega mazāk bija krūmus kā izgrieza, vot tagad vējš i viss nes, vot paskat kas. O, redzi? Kupenes. O, kupeni, jā. O, Krievu laikos šeit vot tīrīja ne pat tas, nu, vot apo. Nu, nedēļām bija tīrīja. Jā, reku Dainis aizmauc. Danila, Uz darbu, ja? jā, mēs no darba, viņš uz darbu. O, reku jau mans mājas ezers redzams. Uzmanīgi brauc, šeit tik ledus. Do. Tu pistols. O! Ko, atškanu? Nē, atškanu. Man vajag līdz mājām, blēd. A, ka pats pa trasi mauc? Nē, tak pa trasi. Aigars lido tik pa malām. Jā, Aigars tur tā sēdēja. Domā, kā tu līdzi išvos. A, kad es pats pie turis, es jau jūtu A, sevi. vēl tas, ka trasē tu mauc šitā, tev pofigus pilno mauc. A, pa ielām jau tāds, vai ne? Nu, pa ielām jau da. A, mal arī mašina kāda izskries vai ko, nu. Tas Tā jau ir. arī. A, tiem bolē tur pa trasi. Viens brauc no kreisas puses, otrs no labas. Nu, kad es viens piekdien braucu, jā, es zinu, ka mašinu nav, malo li kas avarija vai ko. Nu, i kas atbild. Nu, cilvēku. Pats arī atbild. Nu, vot, kas par lietu. Mašina tik hrens ar viņu tur mašina. Metala pietiks visiem. O, uz zīmēm atbrauca. Pameta mašinu tā uz ceļa. Tik paņem lapstu, iztiri sev vietu, ja? Nu, kur mašinu, nu, ne, uz ceļa pamet, normāli. Nav kārtība rajonā. Nav. Moš tev taču pa mēru jāliek ir ko. Es skatās šo filmu iekomentēt. Savāksim Jurim balsis pa mēru. Es nepatinu, nevajag man. Kas grib, lai, nu, zini, tur visi lien, kam ar pagoniem. Man nav pagonu, es nelidīšu. Pagaid, tu jau vari iet tā kā Lembergs, ka tu kā galvenais esi partijā, a beigās es esmu mērs. Jā, nē, es paklusam strādāju, gurki, tomati, padruskai strādāju, nekur nelien. Es tāpat negribētu būt. Jā, nē. Nafik to vajag. Tādēļ, kā man tur līdz. Izvazās tev tikai pa visur iet. Jā, ot, tur kaut kur naudu kaut kur iebāzi, kaut kur tur. Tur izrādās tev napārņiki. Jā. Partijas biedrs Jā, nabāzuši. a tur napārniki visu pieraksta, naudu izok. Vainīgs. A tu vainīgs paliksi. Dēļ kā man vajag? Strādavo siltumnīcas mierīgi, ezers blakus, zivs ķer, šņābīti paņem. Lai būtu veselība labāka, dzīvo mierīgi. Nu, viss ir, gaļa ir, kartupeļi ir, burkani ir. Nu, Reku tālumā var redzēt saules parku manējo. nu tev vajag šogad paneļus metāla tieņus. Normons brauks man taisīs paneļus. Nē, liksim metāla karkas, jā. Jā, metāla vajag. Jo tās reikas jau būs nopavušas. Jā, Nīl. Varam piebraukt, starp citu apstīties ātri, jo man tur daudz rakstīja komentāros, ka man gada laikā sabruks.
Kaut kas, man liekas, jau 4. gads aizies. Un jau viena uz leju Viena man noslīdējusi. Tur nospiedēja. vajag ar skrūgriezu un bišķiņu uz augšu. Un tu paņemsim suņus, varam aiziet aizbraukt līdz paneļiem, parādīsim cilvēkiem. Un starp citu ražo jau diezgan labi. Ir dienas, ka 40 kW saražo Par dienā. to, ka tu saule bija, tas Jā. viens, ja, i tu sniegu iztirīja. Nu, jā. Tev arī sniegs tur bija. Tagad ar siltās grīdas strādāt. Pasties, es biju notīrījis līdz šeit, un tāpat nenokus. Nē, par šito nenokā. Tur kā nokus smoki viss. Par to, ka šeit saulē. Jā, te saulīt spīd. Saulīte spīti, vot ir nokuse. Nu, ko trako? Davai ej čurāt. Rekas mums te atbrauc. No, ai! Kero. No. Kero. Punti, ai. Atceries, Jurka, pirmo filmu, tu te vēl sēdēji. Gājām filmēt, kā zāģējām malku tur aiz šķoņa. Tas bija pirmajā filmā. Nu jā. Skatīsies Pašķi. tevi maz bērni. A tev kā šeit elektrības kādi iet? Jā, siltās grīdas. Elektrības, jā? Jā. A kā tas? Reku es te sānos ieslēdzu, uzlieku grādas, un man siltā grīda. Nu, tur nav kā trūbiņas tādas, jā? Nē, tur ir tāds tā kā paklājs. Izlieku paklāju un iekšā ir spirāle. Es tā teicu cilvēkiem, ka tur spirāla iet. Skaties, šitas ir lielais prožektors no LED akcijām. Šito man vajag izlikt. Atpakaļ. Bet aizbraucam no sākuma līdz saules paneļiem, parādīšu tev. Kas tur jau zvana man? Skaties, saules parks. Strādā, nav nogāzies. Nē, nu vajag vienalga. Tur jau būs pušu, paņemējies? Viņš apakšā izpūs jau, jā. Jā. 3 točni gadi, ja ne 4 jau. Так man siltumnīca, kādi man resni jau, 12 kaut kur. A šeit, kādi šeit? 5 uz 5 laikam, vai 4 uz 4. Ko tu gribi? 5 Tas ir 550 eiro samaksāja par tām reikām visām. Ar Normundu skrūvējām kopā, uztaisījām saules parku. Metāls būs dārgs, jā. Bet cilvēki, kas grib kaut ko pa sauli, mēs tagad nodarbojamies ar invertoru un bateriju tirzniecību. Baterijas ir ļoti labās cenās, akumulātoru, hibrīdu invertoru. Paneļiem mēs tur baigi negribam ņemties, bet ir mums paneļi, varam arī paneļus pārdot. Krāslava, tur daudz paneļu. Sagāzāt. Jā, ar sniegu visu pušu. Tur centrs kaut kur man tā puši teica, ka centrs viss nogazas. Nu ko, nākamais objekts. Bobkatu vajag izvilkt saules paneļu parkā. Paneļu parks sabruka. Ko viņi tad dara, atbraukuši, kaut ko dara. Patīrījuši ir pastrādājuši. Psihi, kur tu aizgāji? Pasties, viņš tur nevar palikt. Lipī! Lipī! Ot, pamuļs! Lipī! Tur pēdas laikam, viņš. Ko tu viņš tur izdarīs? Viņš paiet nevar. Kur tu? Tur daudz ir. Nē, šitā, Jurka. Tak vieglāk. Atpakaļ gaitā. Būs labi. Ej uz priekšu, skaties. Tev jāmāc strādāt. Skaties. Mani, ka vajag. Nāc atpakaļ gaitā. Te tu itās saliksim. Starp citu, šitas malkas turāmais arī ir no zemletes.lv tādas var uzsūtīt. Viss normāli, ne? Redzi, suns guļ. Tā ir te ar to malku. Pirmā sērijā Jurka zāģēja, to mēs Jāņa ugunskurā nokurinājām. Jā, labu malku, kur es zāģēju, tur malka bija. Es šeit kaut kādu, nezinu, pie bomža nav tādas malkas, kā pie tevi. Cilvēks solīts, malkas, tāda malka, ka ojojoj. Tā mums te ir Latgalē. Ja es siltumnīca tādu skurināt, un es tur laikam iegulētu dienu un nakti ar tādu malku. Kā tur tikai sviet viņu, viņa man 5 minūtes ir nav. Viņš jau račavā, laikam. Burkāni, davai mājās mauc. Mauc mājās nosauc te viens. Jā. Labi. Jā, Lipi arī, lai mājās. Lipi arī, tu itās tačku aizstumsim. Parādīšu kāds rezultāts. Pielikām reku prožektoru. Droši vien būs jāuzfilmē naktī. Īstenībā baigi labie prožektori. Mums 6 gadu garantija. Šitie 300, 150 vēl lielāki. Tā es saimniekam. Tagaņaiti jūs iekšā. Saimnieks brauc ar tačku. Redzi, kāds man tā malka palika. Šito grib izkurināt visu.
Nekas jau te nav. Un pēc tam te Bet- visu atbrīvot. Kur Juris Zagē to malku sadedzināja Jā. uz Jāņu dienu, a tagad sūdus vajag kurināt. Nā, to neesi saimnieks. Godīgi varu pateikt. Kas par saimnieku? Šitas tikai iekurināt. Kas par malku? Jāmajo. Ai, Jurka, atkal tu man Paņem te. no manis malkas, iedošu tev malkas. Atkal tu man te nonievā. Kur cilvēciņš? Ai. Tu tur ieslēdzi? Es visu ieslēdzu, pilnpiedziņi ir. Te, kur iztīrīts, un atkal runājām par 200 metriem, kas nav iztīrīti. Tu it tev brauks ainās palīdzēt, ja? Te, kur Jā. tur. Tagad jau es... Nē, šeit vēl. Šeit jau normāli. Jā, avot. Otsubāriks pilnpiedziņi iet. Tāda pie Gurķa jūra mājas ir, vai ne? Kalnā tiksim? Rau, brāļi, rau. Vienāči būs mums. Oba. Apakš jau arī cerās. Jā. Tagad pat grūtākais būs. Jā, vot šeit uz Briežkalns. Jā, uz pagriezienā būs, vot šeit būs. Urā! Izrīdām! Pataisno! Jā, starp citu, Subāram gribās uz vasaru kaut kādas diskus citus. Varbūt turbomotoru. Lai vēl vairāk griež. Reku ir tev sāģi tālumā. Šķūņi vēl stāv uz vietas. Varbūt zini, kur vajag patīrīt, tur, kur mājai lejā jau tā piebūve. Es gribu vienu piebūvi, otru. Tur jau vienkārši no jumta sakrīt. Jā, tur man baigi daudz. Man trepes labas. Koka tur, nezinu, tur man liekas, ka koka trepes vārds, ka manai varbūt vairāk trepem. I pa tādu sniegu man vajadzēs vilkt tas trepes. Labi, tu tās ainās atbrauks iztīrīs te kaut ko. Man liekas, ka šeit var būt. Paņēma malas vairāk, ja? Jā, tagad ir tas traktors, kur tā lapsta var. Slīp. Jā, vairāk uz sāņiem. Tā es šeit mašīnu atstāju cik man, 300 metru. Nevis ikarus, bet piškarus. Ar kājiņām uz priekšu jūrīt. Ko darīt? Tāda mūsu dzīve Latgale. Tas labi, ka mēs visi, kad vasara brauc uz Latgali. Kur atpūties? Latgale. Visi brauc, tur karsti. Pagājuši gadu nebija. Aizpagājuši gadu bija pie mums 30, ja? Lūdzu, atpūšaties, brauciet pie jūra. 2 laivas ir. Varat gulēt viena laiva, otra vizināties. Lūdzu, brauciet. Es naudu neņēmu, ka jūs... Es tu tās adresi ierakstīšu, tā te būs kempings uz visu asaru. Man labāk būtu, ja viņi man to ezeru, kas saka, Uzdāvināt. Nē, vairāk cilvēki peldējas, ja? Mazāk viņi aizaugtu. Iedot to katram, iztiriet pa metram, ja? Lūdzu, peldējieties. Nevajag man nauda. Man pašam būs smukāk, ja? Cilvēki atbrauc, peldējas, meitas stāv lejā. Es augšā ar gurkiem stāvu, meitas peldējas. Hoć vecumā, vecais cilvēks, hoć pārdzīvotu smuki kopā ar meitam, ka meitas peldējas. Tā neviena nav. Viena vecene 90 gadu. Uz ko skatīties? Lūdzu, pierakstīties cilvēciņi, kur es filmējos. Abonents kanāla Letakcijas. Par velti Juris Gurkis jums visu izstāstīs, pateiksiet. Lūdzu, brauciet pie jūra, visu izstāstīs man. Vakar paldies Lūdzas dāmai, kur mani tikai saka, man labāk paskatīties Juri Gurki, ko viņš tur, ražu vai ko, nekā tur skatīties pa televizoru. Paldies Lūdzas dāmai, kuri mani atbalsta. Viņi droši vien skatīsies šo. Es domāju, viņa saka, es tikai Juru Gurki skatos. Čau, Aināt! Labrīt! Braucu virzienā. Davai, mēs jau krustojumā gaidām. Mēs jau gaidām. Davai, ok. Filmu jau filmējam.
Reku šitādi sūdi un viss un pēles ķerās. Šeit laika paiku viņa? Jā, tu te ieliec paiku, Nu, jā. Viņa pati lien. galvu iekšā un viss. Un bam, sitiens. Un pēc tam viņš pats uzvalkās un nākamo pēli jau gatavs paņemt. I cik šitais balons maksā? 10 eiro 3 gabali. 10. Kaut kur 3 eiro plus mīnus. I cik var pēles ar vienu Ot, es neesmu mēģinājis. Tā ko neesmu laika izmēģināt? Ot, es domāju mājās atstāt kaut kur tagad. Pasties, kas pat sniegu, ne? Nē, lai viņš šito grūtu uz turieni. Viņam labs, tā jebać kāpā. Lāsta viņam baigā. Куда? Во. Līdz pašai zemeņiem. Riktīgi labi, ne? Voi viņa. Labi, viņam ir Viņa. uz bērziem virsū. Nē, viņš man suka visu zemi tā Izārdīs. izardīja. Nu, oti tev ir lāpsta. Nu, bļāts, traktors sal. Jomaju, Davai. Nu, čau. Tā, es te cīnos filmā. Redzi, es no Rīga cilvēku, lai nofilmētu, kā tu man. te garam braucu. Nē, sēdi man. Jā, Ainār, mēs tev vēl stāstījām Viģikā, ka tu nodarbojies ar Urālu Viņš kontu tev TikTokā. Tu vēl cārā tehniku no mežiem, ja? Jā. Ak, tev kā tu telefonu varbūt nosaukt var? Ja vai kādam? Vai labāk, lai raksta? Zvani, raksti 256 Jā. 37 402. Tas jau vajag kādam kaut ko iztīrīt arī? Sniegu? Jā. Sniegu iztīrīt un tev ir tā Jā, lielā jā. Viņš, tu rauj cik tehnika, cik tonnīgs tu rauj ārā. Nu, visāda veida īstenībā. Līdz 30 tonnām meža tehnika iet, harvesteri, forwarderi. Kopēdējus arī. Kroči, Urāla Viņš TikTokā varētu tev atrast un apstīties, ko viņš valk ārā. Paklau, Aina, a tu man visu zemi paņemsi vai kā? Es viņu izlīdzināšu, būs čotka. Asfalts būs. Jā, paklau, ko es gribu? Tu redzi, ka šeit mazi bērgi? Man vajag, a tu vācu, tu vari, ja? Un šito pusi vari, a tur vari. No man tu должен, līdz tu misas, vienu ceļus. Должens galvenais. Nē, Garām kā brauc, bet jau должens. Nē, es visā saku должens, nekas nekam не должен. Tā, sēdies, es parādīšu, kur ceļ. Varbūt kā priekšā, blakām. Kā blakām. Davai. Davai. Es uzbraukšu augšā. Viņš īstenībā diezgan viegli aiziet. Jauda laikam baigā traktoram. Ot, jautājums, es te pārtikšu. Gan jau tikšu, Subārs arī zvērs. Ot, lai jūs saprastu, kā Latgalē ar sniegu. Atcerieties šitos skats jūra pagalām vasarā. Āstieties vienkārši, kas pa sniegu kupenām. No, tur droši vien no jumta būs kaut kas jāpatīra nost. Nenormāli vienkārši. Šitāda ziema sen nav redzēta. Lāpstas augstumā sniegs reāli. No, pagalams jau izstās tīrāks. Davai, sēdies tu, a es paskatīs. Tu pastīsies? Nu, ko Jurka sastāstīja labi? Jurka saka, ka šogad gurki būs vo. O, kā tev tur šitāda ekrāna? Planšeta vēl, jā? Jā. Kā vispār sniegu tīrīt? Grūti? Tā? Vajag jāmāk? Metāla nāzi, kad zeme nav sasalusi, jāpietur viņu. Tipa, lai nenoskāpē. Jā, redzēt, pagalmā. Tā sanāk, tev visu laiku jāregulē ar rokām augstāk, zemāk, ja? Kad sasalus šī zeme, tad vispār nav problēma nekādu. Nolēt viņu i все, i pagnal, i tikai mauc. Tas ļoti labi tīri tā, ot pagalmus zeme nav sasalusi un metāla nāzis lien iekšā. Vēl jau Jurkam bija variants ar rokām tīrīt. Tāds labākais variants. Nevar saprast, kā domā jātīr sniegs no tā jumta. Kā Jurka pateica, sovietskajā время bija tāpat, netīrīja nekas. Что? Tikai viņam jau tas jumts arī no sovietskajā vrēmē jau stāv. Jā. Tas vienīgais. Jurka teica, ka tu ezeru pēc tam iztīrīs, lai mūs trasē. Iztīrīšu, jā. Tev ir kasko traktoram? Ir, jā. Dārgi maksā kasko? Pusotras uz gadu. A vērtība traktoram kāda? Plus mīnus. 200. Ka jau nav daudz, ne tā? Un citām mašīnām ir pusotra jau. Jā. Nu, ja traktors, nu ko viņš te pa laukiem īstenībā visvairāk tā maucam, pa ceļam tā mazam. Pagad, tev arī kasko strādāja tu lāpstu saloki? Nē,
zādzība būs stikliem, jā, uz tādām lietām. Jā. No, tev šogad daudz sanācis tos traktors vilkt no mežiem, meža tehnika. Jā, šogad pavilka, īstenībā bija. Tas daļa sniega tā kā, ka daudz sniegs vai? Nē, Zem sniega. Tad viņi Pārāk. iesalst un tad ir sūdi, jā. kad viņi iesalt, tāds vispār sūdi sanāk. Nē, viņi prosta, iebuksēja Tev moš kāds viģiks ir atsūtīts filmā ielikt. bez problēmām. Uzliksim pa virs, ko tu tur ārā velc. Interesanti. Tur, kur tev vienreiz tu stāstīja ķēdes plīs, jā. Kad iesalas bija traktors iekšā. Nē, labāk tad buldozeru. Tur bija jau točne laba evakuācija. Pagad tālāk, tu brauks to ceļu tīrīto, jā, vai? Te īstenībā Jurka pateica pietiek. Просто pārbrauksim Subariku, pastumsim čučuķi. Pasties, Jurka, tur nervozi pīpē jau. Nē, vēl vajag. Vēl vajag, jā? Tūlīt. Abo redzi, Stāviet viņam vajag pasēt. Paņem tā rociņam, hop, sniegu, tā ir pabīdī. Redzi? Cik viegli viņam. Ot, šitas arī ir TikTok konts Urāla viņš. Rekā noderēja uzlīmes. Pa vienai reizei. Iначе žopa man būs. Mums uzlīmes jāuzlīmē, Jurka. Uz Subaru ejam uzlīmēsim patur. Reku, tu vien. Labāko vietu tu vari izvēlēties. Jurka jau es zinu, kur viņš līmēs zem savas draudzenes. Otrā pusē. Nē, atmiņu. Labi. Nu, skaties, kur labāk redzēt. Es pie savas meitas. Sintija, Vēlme, O. Keiteri. Jā, es to līmēšu. Davai. Nu, ir ģēļņiks. Pasties, kādu Jurka vietu izvēlējās. Jēzus. Es pie savām dāmām. Nē, katram savas dāmas. Redzi, tagad rekur. Skaties, Jurka jau nav upati. Nē, skaties, viņš paliks baltais tikai. Magic. Vo! Nē, es pirmo reizi tam. Piesakojam TikTokā, jā? Jā, protams. YouTube vēl nefilmē? Nē, pārāk ilgu laiku aizņem. Malacis, meitiņ. Pai. Jūra Gurkis, pai. Nu, Es skatījos tevi. Lūdzu, Regina, man. Jūri, viņa saka, ko man tur pa televizoru skatīt? Jūri, Gurki, kurs. Blin. Tad es jau tā, man kakena ir plakus, es tā guru. Kakena ir tā, Sirdi tas palika. Да, viņa saka, нифига себе, катила. Все по телеку парадия. Ладно. Засмещался я. Не, а ko засмущал? Лапшу израшу. Es biju šito mazu, ar mazu parulēt. Pagnaļi, tā kā viņu vēl zavidi, MT. Nē, vēl MTZ vajag выгнать, ko tu domā? Nē, paskatās. Zini man, ar vēju šito sniegu. Moš, ka Ainārs ar lāpstu tev notīrīs to jumtu. Kas, Ainārs? Nu, reālā, ne jau šito ar traktoru. Pacels augšā un... Nē, neceļās tik augstu. Nē, Pāko. Значит, пора Давай ceļu iztīrīsim. Давай. No, tad sniegu netīrīsim no jumtiem. Tā kā nav ko tīrīt, ko tīrīt. Nav ko tīrīt. 5 centimetri. Iztīrīja viens līdz pašai zemē. Vajag labi. Конечно. Saulīt uzspīdēs nokusīs. Jā. Tagad viņš uz leju vēl pārbrauks man. Nu, atvedām, pasūtīja mums. Parākot šitādas te griestiem tās lampas ir. Jā, viņas baigi smukas lampas. Jā, kaut kādi 30 eiro sākās LED akcijās. Čau! Tev var filmēt? Var, Filmā būsi. Tu veikala strādā? Jā, veikala. Nu, čo? Mani pazīsti? Nu, tak zinu. Jau taču pie tevi. Jā, kad vajag, ko es pēc tevis braukšu. Protams, ja kas zvani. Jā. Nu, ko jūs šodien te tirgojat? Ko pērk ziemā vispār? Visu ko pērk. Detaļas, jā? Nu jā, pārsvarā akumulatori tagad ziemā. Nu, Jā. man boosters pērk tev akumulators. Nu jā. Nu, kas? Paklaus, tavs veikals? Ne manējais, es tikai strādāju. Paklaus, a tu šitā saimnieka? Nu, kā, es pie priekšnieka strādāju, visi pie saimnieka. Nu viņš tā saka. Jā. Es gribēju prasīt, kā tev ledbārs. Nē, viss kārtībā. A tu pats uzliki viņu, ja? Jā, pats liku. Reku šitādas trans
169 eiro LED akcijās. Visi relēji, visi komplektā. Ar šito var iziet tehnisko, jā. Ar šitiem. Viņš atļauts, jā. Un tev tādu pasātam, bet tu jau naktīs nebraukā. Nē, spīt ir labi. Mēs te kā reiz braukājām 2 nedēļas atpakaļ vēl uz Peipusu, tad naktī vispār baigi labi. Viņam galvenais, ka viņu uzlikt viegli un neizskatās tā slikti. Nu, normāli. Nav nekās tur uz ārpus. Viss numurā iebūvēts, Jurka. Relēji, vādi, viss tikai pieslēdz pie tālājām un aiziet. Mašīnai jābūt mašīnai, kā viņa produkts, kas attaisīs, ja? Piemēram, es gaļu taisu, desu, ja? Es gaļa, ķīploki, tur čisnaki, все, es nevaru tur Un pēc tam tu āļņas lasi pār kapotu. Jā. Tā kā Eigars. Bez gaismām. Labi, davai, čau. Labi, jā. Все, давай. Kā tev veikals sauc šito te? Amatmeistars. Amatmeistars. Pasta iela, ja? Nē, skaitās Alējas iela. Alējas iela pie pasta, ja? A tu viens Kādreiz strādā bija. šeit? Nē, mēs veikalā divatā. Divi? Citreiz atbraucu te Jā, manis nav, jā. Hrena man, vo! Nē, tā ir! Mēs jau, man liekas, vienu filmu taisījām par šito vietu vasarā, Mūsu firma. kur ir sulas. Jā. Es jau te biju, Raigari, jau filmējām vasarā. Nē, tur Jā. bija. Tev tur viss iedeva. Un tā te notiek. Pašķi pie mūsu. Vo. Sveiki, meitars! Sveiki! Arābulis pieņems notiek. Es gribu, laikam, reku ābolu bumbieru. Ābolu aveņu, ot šitās varētu paņemt. Ābolu aveņu varētu paņemt. Šās Jurka atnāca viņš Ābolu jāņogu. Es nezinu, kāda mama grib. Ābolu aveņu. Šito te. Reku šito. Reku viņi nāk šitādās paciņās, un vēl viņi nāk arī smukās paciņās, ja grib. Reku arī tomātu. Vo, es tomātu sev paņemšu. A cik tu gribi? Jau noilgojies pēc tomātiem? Es to līdz viņam pateikšu. Tas mana problēma, paņemaš? Reku saucās sula izgatavota zemnieku saimniecībā Eži. Nu, te mēs arī tagad esam Ežos. Ka Reiginai dāvanu taisu 8. mārta išo. Tagad jau dāvinās, ja? Да, 8 не дойти. Зэки Биксес, все два в одном тоже. Kā jums ziemā brauc pērk cilvēku kaut ko? Pamazam. Kā parādās pa tādu sniegu, kas var piebraukt. Tā arī ir, jā. Точно, tas paņems kaut ko. A, ko jūs tīrījāt sniegu no siltumnīcām? Jā. Kaut kur te mums ielīdīs? Vai otrā pusē? Kāds gribēs ar sulas nopirkt ZS Eži, ja? Jā, brauciet. Pie Dagdas. Ceļš tīrīts, viss labi. Piebraukt var. Un te mēs 60x60 paneļi šitai skolai būs vajadzīgi. Ko liek, var redzēt, ruku pa lodziņu augšā Armstrong griestos liek. O, tādi mums 3 vai 4 tūkstoši noliktavā gabalu, 10 eiro tikai maksā 9,99.